Esiet sveicināti, Optibet hokeja līgas skatītāji. Šodien savā starpā tiksies divas komandas, kas šajā sezonā tiksies savā starpā pēdējo reizi. Prizma un Kaunas City pēdējā viesošanās. Sacito, Bormans jau signalizēja tālā vārds Saberi, ka ir gatavs pieņemt šo piespēli. Tagad uzmetiens un Pisarenko tur ripu bija pazaudējis, bet tā atradās ar kājsargiem un situācija ir noslēgusies bez. Tas notika papildu laikā 3. minūtē. Guva vārds City spēlētāji. Tagad vārti! Skatīsimies vēlreiz šo epizodu. Kristaps Liepa ir vārtu autors. Šajā sezonā viņam arī savu pieredzi un ir spēlējis, starp citu, arī Latvijas izlasē, pārbaudas turnīrā. Tas nav pati augstākā junior līga, tāda zemāka Ziemeļamerikā. Tur viņš 2 sezonas bija. Vārti! Wow! Kas par vārtu gūmu! Jā, stāstu CV par lietuviešu vārdsargu, bet tagad jāpievērš ir spēlē Krauklim, Krauklis uz otru malu Širokovam. Arī labi, tāda burzma bija, tāds sastrēgums nedaudz vārdu priekšā. Pēdējās minūtēs tas nav diezko sekmējies un arī šie momenti nav bijuši tik daudz. Labi, tiek vaļā no savu pretspēlētāju Sidešs. Ripu bija piespiedis. Ieraida Ripu atpakaļ zonā. Cenšas saspēlēties, bet pagaidām nesekmējas tas tagad. Labi, Sidešs Ripu ātri notver. Jā, kamēr sagatavojās metienam, šoreiz zaudēju iemetienā un Ripu tomēr neizslīd ārpus zonas. Pujats, metiens ārtu virzienā. Vēl viens metiens. Vārti! Ko pašā trešdaļas izskaņā. Millers izceļās ar vārtu gūmu. Kristapam Milleram tas ir 3. vārtu gūmus. Pārdzīvo, protams, Sergejs Pisarenko. Cerēja, ka tomēr šo trešdaļu varēs vēl noslēgt bez ielaistiem vārtiem, bet Millers saka nē. Izlec Ripu pret laukuma apmalta atstās un uzreiz rīcībā Kaunas hokejistiem. Tagad vārti! Arī šīs laiks, kas tagad tiek spēlēts, tiks nogriezts. Bormanis vārti! Bet, jā, šeit būs jāskatās. Varbūt iepriekšējā momentā jau bija vārtu gūms, kur Kaunas komanda izcēlās. Bormanis arī tā diezko pārliecinoši iet citiem spēlētājiem. Un jā, vārtu gūms ir ieskaitīts. Tā arī ir. Kaunas komanda izcēlās ar gūtajiem vārtiem. Vēl viens piegājiens. Labi, Gusevas nosita Ripu uz ledus. Atspēlē partneri. Metiens vārti! 2-3. Kaunas City jau panāk tādu rezultātu, kas liecina, ka ļoti drīz var arī atgriezties šajā spēlē ar neizšķirtu rezultātu. Sibilevičs notiek Krasnočons. Metiens vārtu virzienā Sidešs Ripu notver un ar to arī šī situācija noslēdz. Sekmīgs moments varēja izveidoties. Ezīts metiens pāri vārtiem. Reliks vārti! 4-2. Rieksiņš met. Kas par piespēli un kas par vārtu gūmu. Augstasinības. Augstākais līmenis. Viennozīmīgi. Rieksiņš skaista piespēle un Ezīts gūst vārtus. Sidešs atsit. 3 spēlētāji ielankumā. Tagad cīņā ar Gusevas. Saglabā viņš Ripu labi izspēlē Relikam. Reliks vārti! 2. vārtu gūms Miķelim Relikam. Jāuzteic šajā situācijā arī Kristaps Bormans ir. Viņš nedavās mainīties, cīnījās līdz galam un beigās izcīnīja Ripu starp 3 Kaunas spēlētājiem. Kaimiņš Ezītim. Ezīts tur. Labi, šī vairākuma brigāda un vārti!
Jā, nu jau šis rezultāts kļūst nepieklājīgs. Ko 2 minūtes ir jāspēlē vēl trešajā periodā, un tas noteikti ir līdz spēles beigām. Šobrīd jau mēs varam teikt diezgan droši. Edijs Brakmans, tikmēr jau iziet viens pats pēc vārds, sāk Brakmanis. Vārti! Saldījā devītnieka Brakmans raida ripu, un rezultāts jau kļūst 8-2. Un izskatās arī, ka tepat spēle noslēgusies ar rezultātu 8-2. Prizmas komanda izcīna uzvaru.